Aiziet, motors, skaņa. Tā, vispirms jāieliek ir ātrumā arī. Īstais Latvijas zelts, kartupelītis. Var jost mūsu zemēaudzes. Kas viņu tādu uzaudzinājis? Iesim skatīties. Es stāvu uz kartupeļu lauku un es sajūtu to smaržu, kas pavadīja visu manu bērnību. Tā zemes smarža. Kurš process tev visvairāk pašam patīk? Man vienmēr patīk pavasars tieši. Kad liek iekšā zemē, jā? Stādīšana, jo tas ražas laiks. Mums tā talka izvēršās visu septembra garumā, jo mums tas apjoms ir pie 90 hektāriem un tas prasa savu laiku. Vidēji latvietis gadā apēd viens latvietis 90 kg. Vai tad Latvijā var uzaudzēt tik daudz kartupeļus, lai pietiktu visiem? Jā, Latvijā, ja nemaldos, pagājušajā gadā vidēji bija 13,000 hektāriem kartupeļu. Jā. Un pie vidējās ražas tas ir vairāk nekā pietiekoši Latvijai. Protams, ir pārstrāde, kur čipšus ražojam, eksportējam. Mēs arī pēdējos gadus ļoti aktīvi eksportējam uz Ukrainu. Tā kā Latvijā kartupeļi vienmēr pietiks un pārpaliks. Nav jāpiesprādzēts. Ir speciāls stādītājs, ar kuru iestādi. Jā. Pēc tam tiek formētas vagas. Jā. Tad ir auga aizsardzības līdzekļi, mēslošana. Jau pie stādīšanas jau ir speciāls mēslojums tiek iedots, lai viņi būtu pabaroti labi un izaugtu veselīgi un garšīgi. Kādus kartupeļus cilvēki mīl vairāk veikalā? Nav kaut kāds izmērs standarts? Latvietis mīl lielus kartupeļus. Tiešām? Jā. Tā kā divām rokām tādus latvietis? Nu, ne tik lielus, bet vidēji, teiksim, jau kas ir pie 60–70 mm diametrs kartupeļus. Es māku. Kuru kategoriju vajag?